Sveicināti visi klātesošie. Mums ir liels prieks šodien satikt jūs gan klātienē, gan Zoom. Un šādā formātā mēs jau tiekamies trešo reizi. Un man ļoti liels lepnums pateikt to, ka ar katru reizi mūsu klātienes viesi nāk arvien vairāk un vairāk. Un noteikti mēs aicinām pievienoties arī pārējos, kas ir gatavi būt norādītajā laikā pie mums birojā ciemos. Šodien mēs parunāsim par matemātiku, par un ap, un jums būs iespēja iepazīties ar lielisko grāmatu autoru Lindu Ādamsogu. Un pirms es stādu jums priekšā Lindu, mazliet pastāstīšu par to, kas tad ir mūsu sākuma skolā sagatavots, kas ir tas, ko mēs piedāvājam šobrīd, piedāvāsim tuvākajā laikā, kā arī kādi jauni mums ir sagatavoti. Tātad, un mani sauc Kristīna Vilnīte, vēl joprojām esmu marketingu pārdošanas vadītāja. Kādu nedēļu atpakaļ, nekas nav mainījies, tikai esmu atbraukusi vēl ar papildus jaunām foršām zināšanām, ar ko es arī padalīšos vēlāk. Tad, kas tad mēs esam? Vēlreiz atgādīju par izdevniecību. Tie, kas jau ne pirmo reizi mums ir pievienojušies, bet tie, kas mūs redz un skatās pirmo reizi, tad kā izdevniecība mēs jau esam 13. gadu. Un sākām mēs savu ceļu izglītībā ar žurnāliem, tādiem kā Izglītība un kultūra, Skolas vārds, un tālāk pievienojās arī pirmsskolā, skolu psiholoģija un vecākiem. Un mums liels prieks, ka tieši šogad mēs esam atjaunojuši gan skolu psiholoģiju, gan žurnālu vecākiem, kas jau ir ieņēmis ļoti pieprasītu vietu starp mūsu žurnāliem. Tāpatās arī visā Latvijā mēs esam pieejami. Mēs noteikti braucam ciemos, mēs esam ļoti priecīgi satikti katru no jums un vienmēr esam gatavi sniegt visu vajadzīgo informāciju, kas jums būtu nepieciešama, lai izlemtu, kuri tad ir tie mācību līdzekļi, ar kuriem jūs vēlaties strādāt nākamajā mācību gadā. Uz doto brīdi mēs arī piedāvājam metodiskos un digitālos mācību līdzekļus, un kā redzat, tad vairāk kā 2000 metodiskie līdzekļi mums jau ir krātuvē, kas ir ļoti apjomīgi pieaudzis, un kā jau pirmajā tikšanās reizē minēja mūsu kolēģi Anija Bergmana, kā droši skolotāji esiet droši, ja jums ir labi un noderīgi mācību materiāli, sazinieties ar mums, un mēs esam gatavi, teikt, šos lieliskos materiālus dalīt arī citiem. Tāpat arī viens no mūsu galvenajiem faktoriem un galvenajām lietām, ar ko mēs atšķiramies, ka mūsu mācību grāmatas raksta jūsu kolēģi. Tad skolotāji, tie, kas ikdienā ir klasē un kas patiešām zina, kas tam bērnam ir vajadzīgs, kas tam skolēnam pamatskolā ir vajadzīgs, kas ir tās īpašās lietas, kas strādā un kuras tad vajag iekļaut grāmatā, un tas paliek viennozīmīgi un nemainīgi arī turpmāk, ko mēs darīsim. Nu, un tad mazliet par sākuma skolas atvainojos. Tad sākuma skolā mēs esam priecīgi, ka šogad jau latviešu valodē ir pievienojusies otrā daļa. Un priecīgi paziņot, ka arī Izglītības ministrija ir apstiprinājusi mūsu latviešu valodas pirmo klases pirmo daļu, un droši var šo grāmatu izmantot, pērkot valsts budžetu. Tāpat arī plānojam šogad izdot otro klasi, 3. un 4. ceturksnī, un iepriekšējā nedēļā jūs jau redzējāt mūsu autors uzstāšanos, kur plaši un gari stāstīja par šo mācību līdzekli. Dabas zinības plānojam 1. un 3. klasi šogad nobeigt šo posmu, un esam ļoti priecīgi par to, ka arī uz dabas zinībām ir ļoti daudz jau pieteikušos interesanti, tāpēc būsim priecīgi atkal jūs klātienē satikt arī dabas zinībās. Par mūziku mums ir lieliskās ziņas, ka mūsu mūzika 2. klasē arī ir apstiprināta Izglītības zinātnes ministrijā, un turpmāk arī šīs mācības līdzekļus varēs iegādāties pa valsts budžetu. Plānojam arī izdot 3. klasi, un 3. klases mūzika mums būs jau 3. ceturksnī pieejama. Nu, un nemainīgi, viena no mūsu pirmrindniekiem dizains un tehnoloģijas joprojām 1. un 3. klasē, kā arī lieliskās datorikas grāmatas skolotājiem 1., 2. un 3. klasē, kur kā pati autori saka, ka šīs ir grāmatas, kuras var arī mācīt priekšmetu bez datoriem telpās, jā, vai arī skolotājs, kurš varbūt katru dienu nav datorskolotājs. Un es arī redzu, ka pats autors šodien ir pieslēgusies, tā kā paldies, Indra, kā radīja tik foršu un veiksmīgu mācību līdzekli. Sports un veselība. Mēs šogad esam ļoti pieprasīti arī šajā mācību priekšmetā, jo beidzot arī esam padomājuši par
sporta skolotājiem, un tagad arī sporta skolotāji var mierīgi sirdi novadīt interesanti, pilnvērtīgi visu mācību stundu 1. klasē. Uz sagatavošanu ir 2. klase, un nākošgad būs arī 3. klase. Vizuālā māksla, tas parasti priekšmets, kas sākuma skolā sagādā tādas izaicinājumus, tīpaši skolotājiem, kuri nav ikdienā uz to ar mākslu, bet šis ceļvedis palīdzēs jebkuram no jums, arī man, kuram skolā vizuāla mākslā bija viena no zemāk novērtētām atzīmēm, iet cauri šim ceļvedim un pašai iemācīties un arī iemācīt citiem. Tā kā ļoti, ļoti veiksmīgs materiāls, noteikti iesaku apskatīt un apgūt. Un kā pēctecība arī 2. klase šogad būs, un nākošgad 3. klase. Viens no mūsu top 3 pārdotākajiem mācību līdzekļiem sociālās zinības, un mēs jau zinām pēc, ka mūsu skudra iekaro skolas, un saprotam, ka tieši darba burtnīca ir tās, kas ir lieliskākais un piemērotākais mācību līdzeklis tieši priekš 1. 3 klasēm, lai veiksmīgi apgūtu šo priekšmetu. Nu ko? Tas brīdis, kāpēc jūs lielākoties esat šeit atnākuši un klātienē pieslēgušies, ir mūsu lieliskā autora Linda Adamsone, kur jūs jau redzat ļoti daudz ordeņi, ir dažādi un pieredze, un tas arī viss atainojās mūsu pārdotākajās grāmatās izdevniecības vēsturē, un matemātika tiešām ir pati pieprasītākā mūsu grāmata. Mums ir liels prieks, Linda, ka mēs ar tevi sadarbojamies, un dodu vārdu tev, lūdzu, nāc. Jā, labdien! Tātad vēlreiz es esmu Linda Adamsone. Es tāpat kā jūs esmu skolotāja. Šobrīd strādāju 1. klasē, man ir 25 superīgi pirmklasnieki. Un diezgan jau esmu to savu pieredzi iekrājusi gan kā skolotāja, gan arī darbojusies daudzos citos projektos un pakāpeniski audzējusi šo te zināšanu bāzi no dažādiem aspektiem, lai nonāktu tur, kur es esmu tagad. Un vienmēr man ir ļoti patikusi mācību līdzekļu izstrāde, dažādas darba lapas, interaktīvi uzdevumi, viss kaut kas. Un tad, kad es vēl nebiju kļuvusi par grāmatas autoru, tad es vienmēr domāju, kaut skolotājiem būtu vairāk laika, lai šos uzdevumus veidot. Bet es zinu, ka visi tā nejūtās, un citiem ir milzīgas galvassāpes, ka nav tas, ko man vajag. Un tā nu sanāca, ka man bija šī iespēja kļūt par grāmatas autoru, un es esmu tiešām ļoti priecīga. Darbiņš nav viegls, protams, bet tas sniedz milzīgu gandarījumu, un tad, kad es dzirdu, ka tas arī noder jums, tad vispār es saprotu, ka tas mērķis ir sasniegts. Nu jā, tātad, kā jau es minēju, es šobrīd esmu sākumskolas skolotāja un arī savā skolā vadu sākumskolas metodisko jomu. Un tur arī varat iepazīties ar manu darba pieredzi un izglītību. Es domāju, ka šodien mēs sīkāk par to nerunāsim, dosimies uz priekšu iekšā šajā matemātikas ceļojumā. Pirms mēs sākam, es gribēju uzdot tādu jautājumu jums pavisam īsi. Ja jums būtu 1 vai 2 vārdos jāpasaka, kas ir matemātika, kas ir tā pirmā lieta, kas jums nāk prātā? Tie, kas ir attālināti pieslēgušies, arī droši raksta čatiņā, lai mēs redzam tās jūsu idejas. Loģika, skaitļi, domāšana. Rēķināt galvā, labi, līnijas droši. Šeit nav nepareizas atbildes. Detektīvs, labi. Precīzs, jā. Nu, lūk. Es pēc tam palasīšu, man ļoti interesanti arī, ko attālinātie dalībnieki būs ierakstījuši čatiņā, un šo aktivitāti es veicu regulāri, un es to daru tāpēc, ka man ir ļoti interesanti uzzināt, ko jūs saprotat ar šo vārdu un izstāstīt, ko es kā autors saprotu ar šo vārdu, jo, manuprāt, matemātika, protams, viņa ir saistīta ar skaitļiem, figūrām un līnijām, bet tas ir kaut kas daudz vairāk, jo tā ir mūsu ikdiena, tā ir, kā jau šeit minēju, domāšana. Tās ir dažādas stratēģijas, dažādas problēmu situācijas, ja, un viss tas, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Un arī man kādreiz es biju ļoti pieķērusies pie tāda viedokļa, ka matemātika ir precīza. Nu, ka visi domāju, man tāpēc arī matemātika patīk, tur nav domrakstā, kā tu tur izteiksi savas domas vai ko, tur ir vienkārši pareizi vai nepareizi atbildi. Īstenībā šiem gadiem ejot, es esmu sapratusi, ka tā absolūti nav.
kad matemātika īstenībā ir ļoti dažāda un arī matemātika ir ļoti radoša, un mēs varam domāt dažādi, risināt dažādi, izdomāt dažādas stratēģijas. Protams, viens ceļš būs vieglāks, cits ceļš būs grūtāks, bet tādā ziņā matemātika arī ir ļoti, ļoti radoša un prasa šo te radošo pieeju, lai ar sev zināmajiem līdzekļiem, prasmēm, zināšanām es varētu sasniegt to mērķi, ko man prasa kāds konkrēts uzdevums vai nezinu, pārbaudas darbs, situācija vai tam līdzīgi. Nu, lūk, tā kā jā, manuprāt, matemātika ir kaut kas daudz vairāk, un to es esmu ļoti centusies parādīt arī savā grāmatā. Apskatīsim, kāpēc es netieku uz priekšu. Apskatīsim, kas tad pa šo laiku ir saražots. Tātad es pieļauju, ka daudz no jums jau ir iepazinušies ar mācību līdzekļu komplektu 1. klasē, kas ir arī Valsts izglītības satura centrs, izglītības ministrijas apstiprināts, ko šo ceļu, protams, mēs iesim arī ar 2. klasi. Šobrīd arī 2. klases mācību līdzekļu komplekti ir pabeigti. Palikusi viena neliela astīte ar skolotāju grāmatu, kuru varēsiet sagaidīt tuvākajā laikā. Un, protams, plānots ir izdot arī 3. klases mācību līdzekļu komplektu, ejot pa šo pašu 1. un 2. klases mācību līdzekļu pēdām. Ja? Tātad pēctecīgi arī 3. klasītei. Un viss šis mācību līdzekļu komplekts gan 1., gan 2., gan 3. klasei ir sastādīts atbilstoši Skola 2030 programmas paraugam, noteiktajam stundu skaitam, šiem te sasniedzamiem rezultātiem, kam jāatspoguļojas liecībā, kas ir ierakstīti arī pamatizglītības standartā. Jā, šo jau es pieminēju, ka matemātikas 1. klases mācību līdzekļu komplekts jau ir apstiprināts. Un šobrīd arī ejam šo pašu procesu ar 2. klasīti. Un šeit par laikiem. 3. klases 1. daļas grāmatu paredzēts izdot aptuveni 3. ceturksnī, līdzīgi kā bija arī iepriekš, un 2. daļu 4. ceturksnī. Nu, darbosimies, darīšu visu, lai jums būtu no kā strādāt un būtu šī ikdiena vieglāka. Tad īsi pastāstīšu arī par mācību līdzekļu komplektu. To veido skolēna mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata. Skolēna grāmatā ir temata atsegums, apgūstamie jēdzieni, katrai stundai sasniedzamais rezultāts, protams, mācību vielas izklāsts un atbilstoši uzdevumi. Ir pievienoti arī interaktīvi uzdevumi, kas ir iekļauti grāmatā kā QR kodi. Katras temata beigās ir sadaļa Es protu, un grāmatā ir arī atgādnes. Sīkāk mēs tās sadaļas arī uz priekšu nedaudz apskatīsim. Un skolēna darba burtnīcā ir kā papildinājums grāmatai, kur arī ir uzdevumi atbilstoši sasniedzamam rezultātam, ir iekļautas pašvērtējuma tabulas, kur skolēns var novērtēt, kā viņam ir veicies, cik labi viņš ir apguvis mācību saturu. Un skolotāja grāmatā ir aktuālā informācija par normatīviem dokumentiem, kas skolotājiem būtu jāņem vērā, ir vērtēšanas ieteikumi, tematiskais plāns, dažādi papildu materiāli, kas var noderēt darbā, ir arī izveidoti pārbaudas darbu, varētu teikt paraugu pārbaudas darbi, snieguma līmeņa apraksti un uzskats materiāli, kas ir iespējami gan izdrukāšanai, gan nokopēšanai, kurus var izmantot stundā. Tos arī apskatīsim sīkāk. Tātad par grāmatiņu. Es esmu ielikusi šos te piemēriņus tieši no 2. klases 2. daļas grāmatas, jo tas ir tas, kas ir pavisam jauns, lai jums ir iespēja arī ielūkoties iekšā, kas tad tur būs. Tātad uz abiem vākiem, gan priekšpusītē, gan aizmugurē, tāpat kā 1. klases grāmatiņām ir atgādnes. Atgādnēs iekļāvu visu to, kas būtu būtiskākais tieši šī te mācību posma laikā, tātad 2. klases 2. semestris. Šeit jau varat nedaudz aplūkot, kas tad tās ir par lietām, kas tur ir iekļauts. Šis ir atgādnes no priekšējā grāmatas vāka, un šeit ir atgādnes uz aizmugurējā grāmatas vāka. Manuprāt, cik es pati arī lietoju, tad iemācot bērniem izmantot šīs atgādnes un atvest ļoti ērti, ka viņas ir kopā ar grāmatā, tad principā viņas vienmēr arī ir līdzi. Par grāmatu vēl tāda būtiska lieta,
ka grāmatā kopā ar Lapsēnu Miku darbojas arī citi šie te grāmatas padomdevēji. Tātad Lapsēns Miks ir tas, kurš mācās kopā ar skolēnu, un šie te padomdevēji ir tie, kas palīdz un sniedz padomus. Un viņi nav izvēlēti nejauši, viņi ir tāpēc, lai palīdzētu skolēnam pašam daudz ko atklāt, un vienlaikus, lai viņš nebūtu arī pamests pavisam viens ar dažādiem sarežģītiem matemātikas jautājumiem. Šie te padomdevēji ar dažādām norādēm un komentāriem piepalīdz šajā te ceļā uz jauniem atklājumiem. Grāmatā tiek lietoti simboli, rociņas, kas ir praktiski veicams uzdevums, un arī ir norādīti, kur ir skolēni pie galda, kas parāda, ka šo uzdevumu veiksmīgi var īstenot pārī vai sadarbojoties grupā. Tad katra temata sākumā ir atvērums, kur Lapsēns Miks iepazīstas ar padomdevēju, un tur ir īsts komentārs, ko tad šis padomdevējs palīdzēs apgūt. Tāpat ir arī uzskaitīts galvenās prasmes, kas tiks apgūtas temata gaitā, un galvenie jēdzieni. Un katras lapusītes apakšā ir norādīts skolēnam, kādu tematu tu šobrīd esi atvērs, kādu tematu tu apgūsti, lai palīdzētu orientēties grāmatā. Katras mācību stundas atvērums sāks ar stundas nosaukumu un sasniedzamo rezultātu, ko tad skolēns šajā stundā, kas viņam būtu jāiemācās, ko viņam jāvar izdarīt stundas beigās. Ir arī norādītas lapusītes atbilstošiem atvērumam darba burtnīcā, un lapusēs, kur ir šie interaktīvie uzdevumi, ir QR kods apakšpusē, kuru skolēns noskanējot iegūst šo te papildu uzdevumu, kuru var veikt vai nu telefonā, vai nu uz interaktīvās tāpeles. Jā, šeit mēs varam redzēt es protu sadaļu. Šī ir tā sadaļa, kas seko katra temata beigās, kas ir iespēja skolēnam atskatīties uz to, ko tad es esmu mācījies, arī saskatīt galvenās prasmes, kuras tiks novērtētas pārbaudas darbā, un, protams, ar šī atvēruma palīdzību skolēns var sagatavoties pārbaudas darbam. Un tad jau katra paša skolotāja izvēle, kā šo īstenot kopā klasē vēlreiz pārunājot vai liekot veikt šos uzdevumus mājās, tad to jau var variēt dažādi. Un tad ieskatīsimies darba burtnīcā. Darba burtnīca ir izveidota tā, lai papildinātu katru grāmatā iekļauto mācību stundu. Tātad, ja grāmatā ir stunda darbību secība, tad šāds pats atvērums ir arī darba burtnīcā. Un ir tāda tipa uzdevumi, kurus skolēnam daudz vieglāk ir veikt rakstiski, jau rakstot iekšā, un darba burtnīca lieliski palīdz ar šo, jo grāmatā, kā mēs zinām, parasti jau iekšā tomēr neraksta. Un tad, protams, tie uzdevuma veidi nedaudz atšķiras, bet jā, tas ir tas, kas papildina grāmatā iekļauto saturu un saskana ar to pašu sasniedzamo rezultātu. Tad otrajā klasē tie, kas strādā ar grāmatiņu, jau ir pamanījuši, ka mēs nedaudz mainījām šo te pašvērtējumu tabuliņu. Ja pirmajā klasītē mums bija tāds kā īsts snieguma līmeņa apraksts par vienu konkrētu šo te prasmi, un skolēnam bija jāizlasa kāds šis sniegums atbilst katram līmenim, tad otrajā klasē mēs izvēlējāmies tādu nedaudz netik smagnēju veidu, kur ir prasmītes un kur ir norādīts arī lapusītes grāmatā un burtnīcā, kur tu vari atskatīties uz to pēdējo posmu, kurā tu esi mācījies šīs lietas, piemēram, nosaku darbību secību izteiksmē. Lai es varētu atcerēties, kā man tur gāja, man tomēr ir jāpašķir atpakaļ un jāpaskatās, kas tad tas īsti bija, kā man tur veicās. Un tātad viņš atsvaidzina, kā viņam ir gājis, un arī spēj novērtēt sevi. Tā ir tāda, nedaudz pamainījies šis te formāts. Un tad par skolotāju grāmatu. Šeit ir neliels izgriezums no skolotāju grāmatas satura. Tātad tas, kas tur ir iekļauts priekšvārds ievads par svarīgām matemātikas nostādnēm, kuras ir mums visiem kopīgas noteiktas Latvijā, tad informācija par mācību pieeju un saturu. Tur ir tematu pārskats, galvenie sasniedzamie rezultāti, iekļaut arī pakārtotie sasniedzamie rezultāti. Ir ieteikumi vērtēšanai par summatīvo un formatīvo vērtēšanu, un tad seko katram tematam tematiskais plāns, pārbaudas darbs un snieguma līmeņa apraksts.
Šeit ieliku tādu izgriezumu no tabuliņas. Droši vien jau, ka tie burtiņi ir pārāk mazi un izlasīt nevar, bet, lai būtu uzskatāmi, kreisajā kolonnā jūs redzat sasniedzamos rezultātus, kur ir jāiekļauj liecībā beidzot 2. klasi, un labajā pusē jūs redzat pakārtotos sasniedzamos rezultātus, kur ir izstrādāti katram šim te lielajam liecības sasniedzamam rezultātam. Tas, ko es, protams, vēlos pieminēt, kad pakārtotos rezultātus jau katrs skolotājs pēc savas patikas var pilnveidot, varbūt kādu neņemt vai pielikt vēl kādu klāt. Šis ir tāds ieteikuma veidā izstrādāts, kas, manuprāt, strādā un ar ko es pati arī darbojos gan iepriekš, gan arī šobrīd. Bet sasniedzamie rezultāti liecībā, protams, mums visiem ir vieni un tie paši. Un tur īsti skolotājs neko mainīt nevar. Tie nav paši izdomāti, tie ir ņemti no normatīviem dokumentiem. Kā tad izskatās tematiskais plāns? Tātad katra temata sākumā ir uzrakstīts, cik tad mācību stundas ir paredzētas šim tematam, kāds ir temata mērķis un apgūstamie jēdzieni. Un tad katrai stundai ir sadaļa, kurā ir norādīts lapus grāmatā darba burtnīcā, stundas sasniedzamais rezultāts, īsi aprakstīts tas, kas skolotājiem būtu jāņem vērā, darbojoties klasē, gan sadaļā skolēns, gan arī pie metodiskā komentāra. Ir norādītas arī caurvīju prasmes, kuras skolēns apgūst konkrētajā stundā. Starppriekšmetu saikne, ja tāda ir sasniedzamais rezultāts, uz kuru šī stunda virzās, kas ir jau 3 gadu beigu posmā, un ir arī norādīti ne katrai stundai, bet kur ir kādi veiksmīgi papildus materiāli, tad arī norādīti, tā kā ir uz tiem, ko skolotājs var izmantot. Un, ja grāmatā šai konkrētai stundai ir QR kods, tad saite uz šo QR kodu ir ievietota arī skolotāja grāmatā, lai varētu ērti atvērt uz ekrāna vai iekopēt e-klasē vai tam līdzīgi. Protams, ja ir stundiņas, kur nav vienkārši šī koda, viņš arī tematiskajā plānā neparādās. Tad šeit varat redzēt, kā tad izskatās pārbaudas darbs un atbilstošais snieguma līmeņa apraksts. Tāds ir izstrādāts katram tematam. Šeit es vēlējos piebilst to, ka pārbaudas darbi lielākoties ir sastādīti tā, ka, ja skolotājs vēlas kādu lielāku tematu sadalīt, tad viņš to var izdarīt. Piemēram, veicot apgūstot pirmo temata daļu, paņemt pirmo pusīti no pārbaudas darba, izvērtēt, lai nebūtu tik milzīgs tas apjoms, pēc tam turpināt temata apguvi un temata noslēgumā ņemt otru daļu no šī pārbaudas darba. Jo, ir pārbaudas darbi, kas ir ļoti apjomīgi un prasa daudz laika, kā mēs zinām, skolēniem zūd šī te koncentrēšanās spēja, viņi nogurst un tad arī tie rezultāti samazinās, tāpēc, to var darīt, šīs te prasmes tiek novērtētas, tie uzdevumi sastādīti ir atsevišķi, kā tur īsti arī problēmas rodas. Un tajos papildu materiālos, kas ir ievietotas skolotāja rokas grāmatas beigās, tātad tās ir arī atgādnes, kuras tad var izprintēt atsevišķi lielākas un, piemēram, likt pie sienas vai ir vēlme ielaminēt katram skolēnam atsevišķi, tad tur ir arī tangram figūru šis te komplekts izprintējami, šie te naudas modelīši. Tad 2. klasītē pirmais temats ir par grupēšanu, ir tādi figūru, skaitļu un objektu grupas, kuras arī var izprintēt, sagriezt un jau tādā lielā, pēkšņi latviski vārds pazuda, sagatavē diagrammas jau tad likt tās kartiņas iekšā un mācīties šo te grupēšanu. Lūk, tad, tas īsais ievads par grāmatu ir noslēdzies un sāksim sadaļu, kur varēsim arī parunāties un izstāstīšu sīkāk par kādām konkrētām grāmatas detaļām. Bet es gribēju sākt ar jautājumu, kuru es īstenībā esmu saņēmusi bieži, kā vislabāk strādāt ar grāmatu. Un sākumā man likās, mums ir aptvērums, kā strādāt ar grāmatu, varbūt paskrējis garām vai kā, bet pēc kāda laika es sapratu, par ko ir šis jautājums, un tad par to mēs arī šodien parunāsim. Un es piedāvāju, man vajadzēs palīdzību tagad ar tām lapiņām, es piedāvāju apskatīt no skolēna grāmatas un darba burtnīcas, šito vēl ne, no tām, jā. Tātad vienu mācību stundas aptvērumu,
Tātad jums arī tiks iedots un arī attālinātiem dalībniekiem čatā tiks nosūtīts fails, kur tātad ir viens grāmatas atvērums stundai un šai pašai stundai arī burtnīcas atvērums. Un šobrīd es aicinu iepazīties jūs ar šiem uzdevumiem, apskatīt, kādi tie ir, ko tad skolēnam tur ir jāpūst. Sanāk 4 lapas katram. Jā, tā kā atvērums grāmatai un atvērums burtnīcai. Jā, viens grāmatas un viens burtnīcas atvērums. Jums tagad ir tikai grāmata pagaidām. Nu, gan jau nonāks. Var saskatīt, ja nav pārāk mazi tie burtiņi. Labi, nu tātad, ja mēs paskatāmies un papētam tos uzdevumus, tad mēs redzam, ka mācību grāmata, tas ir šis atvērums, kurš ir redzams uz ekrāna. Pirmais uzdevums ir skolānam jāmēra, jāprēķina, un apakšpunkts prasa arī kaut ko jau izspriest. Otrajā uzdevumā tātad skolēns mēra un rēķina. Oi. Es teikšu, ka šobrīd ne. Jā, trešais uzdevums tātad ir jau praktiskā darbošanās un iespēja skolēnam kaut ko vispārināt. Ceturtajā uzdevumā skolēns joprojām darbojas ceļā uz sasniedzamo rezultātu, bet šeit jau viņam vairs nav vizuālā atbalsta. Garuma mēri ir doti tabulā. Un 5. uzdevumā jau skolēnam ir iespēja apgūt to, pielietot kādā jau sadzīviskā situācijā, kur skolēnam arī jau ir jāatcerās un jāpielieto taisnstūra īpašība. Un ja mēs paskatāmies darba burtnīcas atvērumā šai pašai mācību stundai, tad šeit ir jau tie uzdevumi, kur skolēnam ir jāuzzīmē pirmajā uzdevumā kvadrāts, kur ir dots malas garums un jāprēķina perimetrs. Otrajā uzdevumā skolēnam ir jāuzzīmē taisnstūris, kur vienas malas garums ir dots, bet otras malas garums tātad ir jāprēķina pašam, jau nedaudz sarežģītāk, kā arī jāprēķina perimetrs. Un trešajā uzdevumā arī ir jāuzzīmē taisnstūris, kuram vienas malas garums ir dots, bet otras malas garums nav dots, toties ir dots perimetrs. Un arī šeit jau notiek spriešana, kā tad man noskaidrot tās otras malas garumu. Tad 4. uzdevumā skolēns pēc burtiem nosaka, kura tad ir tā figūra, taisnstūrs, kurai ir nepieciešams aprēķināt perimetru, raksta atbilstīgu izteiksmi un aprēķina šo te perimetru. Un, protams, skolēns var mērīt, bet ja viņš labi pārzina taisnstūra īpašību, tad šo uzdevumu viņš jau var veikt tikai izmērot dažas no šīm te malām. Un 5. uzdevums ir ar dažādu mērvienību lietojumu, kas atkal jau piedod nedaudz šo te sarežģītību klāt. Un 6. uzdevums ir tāds, kur skolēns visu apgūto lieto praktiskā kontekstā, pats mērot savus
kaut kādus objektus. Šajā gadījumā ir piedāvāts izmērīt tāfeli vai logu klasē vai mājās un izreikināt šo te perimetru. Tātad, ja tas ir loks vai tāfeli, tad arī šeit jau būs dažādas mērvienības un šie te aprēķini būs sarežģītāki. Un tagad, kad mēs esam iepazinušies ar šo te aptvērumu, es gribētu uzdot tādu jautājumu. Vai jūsuprāt, droši arī atbildes raksta čatā tie, kas ir pieslēgušies attālināti, vai jūsuprāt pastāv ideālais stundas plāns? Kā jums šķiet, ir tāds? Es dzirdu, nav. Jā, katram kaut kas savs. Labi, kādas vēl ir domas? Labs improvizācijas plāns ir ideālais stundas plāns. Ļoti labi, jā. Tieši tā, var plānot. Tieši tā. Tad mans nākamais jautājums, kā jums šķiet, vai šo visu var izdarīt 40 minūtēs? Nē. Droši vien, ka nē. Nu, lūk, un es bieži arī saņemu tādu komentāru, kad uzdevumu ir ļoti daudz. Daži saka, pārāk daudz uzdevumu, to nevar visu izdarīt. Bet es nāku ar to meseģu, kad nav jau obligāti jāizdara pilnīgi viss. Jo, kā jau mēs te runājām, nepastāv ideālais stundas plāns, klases ir dažādas, bērni ir dažādi, noskaņojumi ir dažādi, un visi šie te apstākļi ietekmē to, kā tas mūsu stundas plāns var aizvirzīties, un tāpēc mēs varam plānot daudz un dikti, bet vai mēs nonāksim pie tā rezultāta, ja pa to ceļu pie tā rezultāta, ko mēs bijām ieplānojuši. Un tāpēc arī grāmatā un burtnīcā šo uzdevumu ir vairāk, un jums nav jādzīvo ar sajūtu, jūs nevarat visu paspēt, bet jums ir jādzīvo ar sajūtu, ka man ir no kā izvēlēties. Un ja es esmu tādā klasē, es paņemšu šos uzdevumus, un ja es esmu tādā klasē, es paņemšu šos uzdevumus, un ja man tur ir šodien jāsteidzās, un es nezinu, kaut kas vēl jāiespēj pārunāt ar klasi, tad es arī varu šo te visu pielāgot, jo tas ir tas, ko mēs ņemam vērā. Es šeit arī uzskaitīju no savas darba pieredzes tas, kas visbiežāk ietekmē to uzdevumu izvēli, piemēram, skolēnu iepriekšējās zināšanas. Ja es arī esmu strādājusi vienlaicīgi vairākās paralēli klasēs, un tu aizēji ar tiem pašiem uzdevumiem, pie tiem pašiem bērniem, tu esi mācījies ar viņiem visu to pašu līdz šim, un viena klase saprot un viss superīgi aiziet, un otra klase nesaprot. Nav. Un līdz ar to mēs nevaram paredzēt, un tāpēc es aicinu ņemt vērā to, kas ir noticis iepriekšējās stundās. Piemēram, šajā mācību stundas grāmatas un burtnīcas atvērumā iepriekšējā stunda bija par perimetru, nevis par taisnstūru perimetru, bet par perimetru vispār. Viņi mācījās izprast, kas tas ir, un aprēķināt šo te perimetru. Savukārt pie taisnstūra viņi jau mācās vispārināt un ņemt vērā šīs taisnstūra īpašības. Un, ja tā iepriekšējā stunda mums ir gājusi slikti, mēs izmantosim citus uzdevumus, ja mēs bija grūtības. Ja mums gāja ļoti labi un bērni lieliski tika galā ar visiem uzdevumiem, mēs atkal varam nākamo stundu plānot citādāk. Tāpat jāņem vērā arī mācīšanās temps. Ir ātrāki skolēni, viņi var paveikt vairāk uzdevumus, ir lēnāki skolēni, viņiem mēs varam samazināt piemēru skaitu. Kādu uzdevumu mēs varam pateikt, tev šis nav jādara, vai tu vari šī vietā izdarīt to un pielāgot šo te skolēniem. Tāpat mums, protams, jāņem vērā arī tas emocionālais noskaņojums, kurš arī pa dienām ļoti mainās. Kam tad skolēni ir gatavi, kam tad viņi nav. Ja, piemēram, ja stunda notiek vairāk uz pēcpusdienu, citreiz ir tā, ka uzsākot kādu grupu darbu, mēs zinām, kad atpakaļ mēs tos skolēnus tādam mērķiecīgam darbam vairs nesamāksim. Mēs, protams, to ņemam vērā. Un, protams, arī tiks šīs mācīšanās vajadzības. Un to visu kopā mēs saucam par šo diferencēšanu, un šie daudzie uzdevumi mums ļauj to darīt. Un domāt par to, kā tad plānot šo mācību stundu. Un tagad es aicināšu jūs nedaudz padarboties, pačalot praktiski. Es domāju, ka mēs ņemsim kādas 5 minūtītes. Tie dalībnieki, kas ir pieslēgušies attālināti, mēģina atrast priekš sevīm atbildes uz šiem pašiem jautājumiem un droši var, ja vēlas ar kaut ko dalīties, droši var rakstīt čatā, izteikt savas domas. Un tātad uzdevums ir šāds. Esmu šeit arī uzrakstījusi, kas tika darīts iepriekšējā stundā.
Un uzdevums ir šāds: padomāt, piedāvāt kaut kādu scenāriju, ja nepieciešams pajautāt, vai, protams, drīkst arī paslavēt. Kā jūs plānot, kuru uzdevumu izvēli jūs izdarītu, ja jums būtu situācija, kad iepriekšējā stundā viss mācību saturs ir labi apgūts, skolēni ir demonstrējuši veiksmīgi sasniedzamā rezultātu apguvi? Tas ir variants A. Variants B ir tad, ja jūs jutāt, ka iepriekšējā stundā bija daudz grūtību, skolēniem radās kaut kādas problēmas, jautājumi un īsti nenostiprinājās. Tad variants C, par ko padomāt, ja skolēnu mācīšanās temps klasē ir ļoti atšķirīgs, ja ir kāds bērns, kurš ļoti skrien visam pa priekšu, kādus uzdevumus jūs no šī atvēruma viņam piedāvāsiet, ko jūs viņam varbūt piedāvāsiet lēnāko, bērniem ar lēnāku tempu. Un D variants ir, ja klasē ir skolēni, kuriem nepieciešama tāda nepārtraukta aktīva darbošanās. Jūs varat izvēlēties vienu no šiem scenārijiem, jūs varat iet cauri visiem un vienkārši savā starpā pa pārīšiem, pa grupiņām, kā jūs gribat, vai vieni paši parunāties par to, kāda tad būtu šī uzdevuma izvēle.
Jā. Jā. Labi. Jā, šeit bija grupiņa, kas bija izvēlējušies C scenāriju, un viņi sprieda par to, kā ātrākie skolēni sāktu ar beigu uzdevumiem. Savukārt tie skolēni, kam ir vairāk grūtības, sāktu ar stundas sākuma uzdevumiem, un stundas beigās visi satiktos un veiktu šos te uzdevumus, varētu pārunāt. Kā jums veicās? Bija arī idejas kādam no scenārijiem? Bija, nebija? Mums bija par bērniem, kuriem ir ļoti nepieciešams kustības. Pēdējo uzdevumu bija nedaudz paliks, tomēr mūsu skolas nevarēja izliekt šo. Tā kā ir taisnība. Jā, šeit bija vēl izvēlēts D scenārijs kustīgiem, aktīviem bērniem, ka viņi var veikt pēdējo uzdevumu ar skolotāju palīdzību dodoties ārā vai praktiski darbojoties. Jā, tas arī ir lieliski iespēja. Labi, vai ir šobrīd vēl kāds, kurš vēlas padalīties? Kuriem daudziem gadās grūtības, tad tas skolotāja darbs, kas to var arī pats mājās izdarīt dažādas taisnes stūrus un kvadrātus pēc noteikti mērķi. Viņiem ir mērķi strādā, vai pēc tam var uzsvērt. Jā, radīt papildus šos elementāros taisnes stūrīšus, ar kuriem nostiprināt šo te prasmību. Labi, lūdzu. Jā, dalījās to, vai aktīvo mērīšanu dabā, liekas, stundas sākumā vai beigās. Jo varētu stundas sākumā, tas varētu tā iepazīstināt uz to tēmas nozīmīgumu, saistību ar dzīvi. Otrs puses ir klasi, pēc tam vairs nevarēs savākt. Tas labāk, ka nākamā neiet. Jā. Šeit bija tāda diskusija par to, ka bērniņiem, kuri ļoti kustīgi, tieši diskusija par to, vai sākt stundu vai nesākt ar praktisku darbošanos, jo gadās, ka tos bērniņus nevar pēc tam vairs dabūt atpakaļ rāmītī. Jā, bērni mums arī katra paudze nāk citādāki, un liekas, ja kādu laiku atpakaļ dinamiskās pauzes bija tāds labs paņēmiens, kā savākt klasi, tad tagad daudz vietas vairs nestrādā un ir jādomā atkal jauni paņēmieni. Labi, man prieks, ka jūs padomājāt, pameklējāt šos te variantus un mēģinājāt saskatīt grāmatas atvērumā. Dosimies uz priekšu. Tātad, jā, šie bija tie atvērumi. Es vēl gribēju nedaudz pievērst jūsu uzmanību uzdevumā iekļautajiem apakšpunktiem. Šeit es esmu izgriezusi no grāmatiņas 2 uzdevumus un parunāsim par katru nedaudz no viņiem atsevišķi. Tātad 2. uzdevumā skolēnam ir jāmodelē, kā samaksāt doto naudas summu, izmantojot vienādas banknotes vai monētas. Šis jau ir reizināšanā iekšā. Tātad viņam ir jāpieraksta attiecīgi reizināšanas darbība. Protams, šeit tā var būt arī saskaitīšanas darbība, un tad jau runāt to, kā to pašu pierakstīt ar reizināšanu. Un, ja mēs sākumā nepaskatāmies uz to apakšpunktu, tad uzdevums ir jau ar apgūtajām iepriekšējām prasmēm diezgan vienkārši. Es varu pateikt, ka es varu 20 eiro samaksāt ar 2 10 eiro banknotēm, respektīvi 10 reiz 2 ir vienāds ar 20. Bet šis te apakšpunktiņš ir tas, kurš piedāvā šim te uzdevumam tādu papildus dziļuma līmeni, kuru mēs varam tātad izmantot šiem te ātrākajiem skolēniem vai šiem te spējīgākajiem skolēniem. Bet kamēr tur kāds vēl plusiņām domā A vai B, tu esi visus pabeidzis, izdomā vēl citus variantus, izdomā visus iespējamos variantus. Es varu 20 eiro maksāt ar 1 eiro monētām, es varu maksāt ar 2 eiro monētām. Varu maksāt ar 5 eiro monētām 10 un varu maksāt arī ar 1 20 eiro banknoti. Tātad šie varianti jau ir vairāki un skolotājiem ir tā iespēja
pie vajadzības šo apakšpunktiņu neizmantot, bet pie vajadzības šo apakšpunktiņu arī izmantot un iedziļināties šajā te uzdevumā. Un tātad mēs varam skatīties ne tikai uz uzdevumu kā kopīgu tādu vienumu, bet arī uz šīm te uzdevumu daļām. Un arī šajā trešajā uzdevumā ir līdzīgi, skolēnam ir jāmēra nogriežņi un jāprēķina atbildes uz jautājumiem ABC, un apakšā ir vēl 2 apakšpunkti, kurus skolēnam ir iespējams veikt pārī vai grupā. Tātad jau atkal varam izmantot tad, ja vēlamies sniegt kaut kādu papildus dziļumu šim te uzdevumam, kur skolēnam ir jāizdomā 2 savi jautājumi par šiem pašiem nogriežņiem un jāuzdod kādam no klases biedriem. Un, respektīvi, viņam klases biedrs uzdod savus jautājumus pretīm, un viņam ir atkal iespēja kaut ko aprēķināt, jo šeit jau tātad parādās tā prasme ne tikai aprēķināt atbildi, bet arī izdomāt tādu jautājumu, kuram ir iespējams aprēķināt atbildi, jo vienkārši jautājumu jau sacerēt nav māksla, bet tādu, kurš matemātiski atbilst. Un tātad šiem te apakšpunktiem arī ir nozīme, un es aicinu pievērst viņiem uzmanību un izmantot tos tā, kā jums tajā brīdī ir nepieciešams. Tāpat arī mācoties reizināšanu, darba burtnīcā ir iekļauta iespēja skolēnam izveidot savas reizināšanas atgādnītes. Tās ir dažādas, un skolēns, protams, var viņu veidot un var viņu arī neveidot. Šeit viņam ir iespēja izgriezt no darba burtnīcas šo te, varētu teikt, puķīti, ziedlapiņām otrā pusē uzrakstīt rezultātu un trenēties, iegaumēt šos te reizinājumus. Tātad es 2 reiz 3 izrēķinu, man šķiet, ka tas ir 6, es noloku to lapiņu un es paskatos, vai tas tiešām ir 6. 3 reiz 3, 9, noloku, paskatos, domāju pareizi vai nedomāju pareizi. Un tātad arī šī ir iespēja diferencēt šo te mācību saturu stundas laikā dažādiem bērniņiem, kā arī to var, protams, veikt mājās. Tad ir arī tādi uzdevuma veidi, kur skolēnam tiek piedāvāti 3 dažādi piemēru stabiņi, un skolēns var izvēlēties savām prasmēm atbilstošāko šo te stabiņu. Tātad pirmajā stabiņā ar 1 zvaigznīti ir vienkāršāku aprēķinu piemēru, kur skaitlīši ir mazāki. Otrajā stabiņā jau ir nedaudz lielāki šie te skaitļi un situācijas ir nedaudz daudzveidīgi, nedaudz sarežģītāks. Un trešais stabiņš ar 3 zvaigznītēm jau ir tādiem skolēniem, kur ir gatavi sevi izaicināt, kur tātad ietilpst visas 4 darbības, arī saskaitīšana ar pārēju jaunā 10. un atņemšana, ja? Un skolēns tātad var izvēlēties sev šo te vēlamo stabiņu un risināt šādi. Protams, skolotājs var arī risināt visus šos stabiņus kopā ar skolēniem. Tie scenāriji ļoti dažādi. Kopā var izrēķināt otro stabiņu un tad ļaut skolēniem izvēlēties, kā tev veicās, vai tu tagad turpināsi ar 1. stabiņu, vai tu turpināsi ar 3. stabiņu. Un arī zem šī te uzdevuma ir piedāvāta šī iespēja, kad sameklē klases biedru, kurš arī risināja šo pašu stabiņu un salīdziniet šīs te atbildes. Un kas vēl ļoti būtiski, mācību stundās ne tikai pateikt vai piedāvāt rezultātus salīdzini, kas notiek, skolēns salīdzina un viņi, šis bija nepareizi, viņi nosvītro, izlabo un viss kārtībā, bet mums ir iespēja šīs te kļūdas meklēt pašiem un saprast, kur viņa radās. Un tāpēc šeit ir šis te apakšpunkts, ka, ja jums ir kāda izteiksmes vērtība, kur jums nesakrīt, jūs varat šo izteiksmīti apvilkt un izrisināt abi 2 kopā vēlreiz, izdiskutēt, kāpēc jūs ieguvāt atšķirīgu atbildi un kuram tad galu galā ir tā taisnība, jo man arī klasē gadās situācijas, kad ir kāds spējīgāks bērns, kurš ir izrēķinājis, savukārt kādam citam bērniem ir kļūda, un viņš ir tik pārliecināts, ka viņam ir pareizi un tam otram ir nepareizi, lai gan īstenībā izrādās beigās, ka vienkārši bija neuzmanīgs. Un tev šoreiz ir tā kļūda, ja? Šeit viņiem ir tā iespēja paspriest un reāli atrast, kur es to kļūdu pieļāvu. Nu, lūk, tā kā to mēs arī varam izmantot, un, protams, kā jau mēs runājam par diferencēšanu, varam arī neizmantot. Bet šīs ir tādas ļoti vērtīgas tādi papildu jautājumi, kas rosina šo te gan pašvadīto mācīšanos, gan arī kritisko domāšanu. Tālāk, tā nepārslēdzu vēl.
šeit arī uzdevums, lai stiprinātu skolēnu pašvadītu mācīšanos un rosinātu viņus izmantot kaut kādas stratēģijas pašiem uz priekšu. Tā tad ir dots situāciju uzdevums un ir 3 jautājumi. Un tiek izmantotas krāsas, lai palīdzētu skolēnam saprast un orientēties šajā tekstā. Un arī šeit ir šie līdzīga tipa apakšpunkti, kas jau atkal lūdz tevi salīdzināt savas atbildes ar klases biedriem. Un iekļaujot šāda tipa uzdevumus grāmatā, jā, kā jau es minēju, mēs parādam bērniem, kā tu vari domāt, kā tu vari rīkoties, lai tev būtu vieglāk šajā situāciju uzdevumā orientēties un atrast šo te atbildi, lai neapjuktu visā šajā tekstā. Tad pie diferencēšanas vēlos vēl parādīt, ka ir ievietotas diezgan daudz dažādas mācību spēles, kuras var izmantot gan brīvbrīžiem, gan tādiem brīžiem, kur kāds skolēns ir aizsteidzies pat priekšu, kas palīdz šo te reizināšanu nostiprināt un vienlaikus parāda, ka tu matemātiku vari apgūt arī interesantā veidā. Šādas te spēles ir iekļautas vairākas un ir gan par reizināšanu, gan par dalīšanu. Un, protams, viņas ir kādā konkrētā atpērumā pie kādas konkrētas sasniedzamā rezultāta, bet mēs jau viņas varam izmantot ļoti daudzveidīgi un darboties ar šīm spēlēm daudzveidīgi. Tā, es jau nedaudz pieminēju tādas caurvīju prasmes kā pašvadītu mācīšanos un kritisko domāšanu, bet, protams, mēs grāmatā veidojot uzdevumus, es esmu domājis par visām šīm caurvīju prasmēm. Tās visas arī grāmatiņās atspoguļojās, bet pašvadītu mācīšanās un kritiskā domāšana droši vien ir tā, ko es vēlētos īpaši uzsvērt, jo to var saskatīt matemātikā visvairāk. Protams, arī sadarbību. Un šīs prasmes ir arī ļoti būtiskas. Un tāpēc mācību līdzeklī dažādi šie aspekti ir iekļauti tieši, lai virzītu skolēnus uz šīm kritiskās domāšanas un pašvadītas mācīšanās prasmēm. Lai mēs būtu, angliski saka, uz vienas lapas, tad es pavisam īsi gribēju uzsvērt to, ar ko vēl šobrīd dažkārt ir tāda nesaprašanās, ka pašvadīta mācīšanās nav tas pats, kas patstāvīga mācīšanās. Ka pašvadītai mācīšanai ir konkrētas pazīmes, ka tā ir apzināta spriešana, reflektēšana par savu mācīšanās procesu, par to, kā es varu nokļūt līdz kādam rezultātam, kā es plānoju savu darbību, ko es daru ar savām kļūdām, kā es spēju sevi novērtēt. Un, jā, tas īsumā, un tāpēc arī apskatīsim, kā tad grāmatā tas atspoguļojas. Viena no lietām, ko es jau pieminēju, ir atgādnes, kas iekļauj šīs te būtiskākās lietas konkrētajā mācību posmā, un viena no tām lietām, ko mēs kā skolotāji varam darīt, lai stiprinātu šo te pašvadīto mācīšanos un kritisko domāšanu, mācīt skolēniem šīs atgādnes izmantot. Ja tev piemirstās, kura ir tā vieta, kur tu ērti vari atvērt un atrast, jo ja mums liekas pašsaprotami, ka viņas tur ir un tādas lielas un skaistas un krāsainas, tad skolēniem tas ir jāiemāca. Un lai viņi tātad meklētu to palīdzību, tas ir sistemātiski jāpiedāvā līdz brīdim, kad tas nostiprinās. Un tad jau viņi ir gatavi tiešām arī paši meklēt un paši darboties sev nepieciešamajā mirklī. Vēl viena lieta, lai stiprinātu šo pašvadīto mācīšanās prasmes, ir šī es protu sadaļa, kur skolēnam tātad ir iespēja vēlreiz pārliecināties par to, ko viņš ir apguvis tematā un gatavoties šim pārbaudas darbam. Viņam tiek piedāvāt arī sasniedzamie rezultāti, kas tiks jau pārbaudīti pārbaudas darbā. Un labajā pusē ir redzami šie pašnovērtējuma tabuliņas darba burtnīcā, kas arī cikliski atkārtojas. Un, kā jau es minēju, tur ir norādīts šīs lapusītes, kur tev ir jāmeklē, kā tad tev ir veicies un kur tu vari atskatīties atpakaļ uz paveikto. Tā, pārlecu. Jā, tā tad es minēju kļūdas, un, protams, mums katram kļūdas gadās visiem lieliem, maziem skolēniem un skolotājiem un pieaugušajiem, un ir būtiski tas, ko mēs ar tām kļūdām darām. Viena lieta no tādiem, lai gan es nezinu, vai varētu teikt no senākiem laikiem, bet tas, ka mēs kaut kā ļoti baidamies tās kļūdas pieļaut,
Man liekas, katrs sevī to saskata. Ja mēs arī tur aizējam uz kādiem kursiem, kaut ko pajautā, un ja mums ir sajūta, varbūt iespējams kļūdīsimies ar atbildi, labāk neteiksim neko, nekā pateiksim. Nu, daudzi, es pati arī vēl cenšos sevī šo sajūtu klāpēt, bet mums ir svarīgi, lai skolēniem nebūtu šī sajūta, un lai viņiem pietiktu drosmes izteikt to savu domu gājienu, un kādreiz dabūt to pārliecību, jā, es domāju pareizi, un kādreiz arī saprast, ka nē, īstenībā tas, ko es domāju, nebija pareizi, un kāpēc nebija pareizi, jo, ja tas bērns paliek nepasakot, tad viņš arī neuzzina, vai viņš domāja pareizi vai nedomāja. Nu, lūk, un grāmatā Lapsēns Mikls arī regulāri veic uzdevumus, un diezgan bieži viņš pieļauj kļūdas. Un mēs aicinām skolēnu sameklēt to kļūdu un arī spriest par šo kļūdas cēloni. Tādā veidā viņam parādot, ka tu vari mācīties no Lapsēna Mikla kļūdām, tu vari mācīties no savām kļūdām, tu vari mācīties no klases biedru kļūdām, un kad šīs te kļūdas ir normāla mācību procesa sastāvdaļa, un ka tas tā vienkārši ir. Tātad Lapsēns Mikls arī pieļauj kļūdas, un skolēns no tā var mācīties. Šeit arī piedāvāju ieskatu 2 uzdevumi no konkrētas vienas un tās pašas mācības stundas par reizināšanas īpašību. Un tas, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi pašvadītas mācīšanās procesā, un ko es esmu ļoti centusies arī nodot skolotājiem grāmatā, mums ir jāļauj skolēniem pašiem būt tiem sakarību atklājējiem. Jo ļoti bieži ir tā, kad mēs stundas sākumā pasakām, reizināšanas īpašība ir tāda un tāda, tā tas ir, punkts. Jums tagad būs to pieņemt, lietot un nekad neaizmirst. Nu tā. Bet mēs varam iet arī tādu citādāku ceļu, un, protams, grāmatā mums ir jāpiedāvā arī teorija. Mēs nevaram pilnībā atļaut tādu pilnīgu brīvu domu lidojumu, bet šie te padomdevēji cenšas skolēnu vedināt pakāpeniski uz šīm zināšanām un saprast pašam, kad mēs piedāvājam piemērus, aprēķini, pavēro, ko tu secini, izmēģini to pašu vēl vienā piemērā, tad papildini Lapsēna Mika šo te piedāvāto secinājumu, ko tad viņš ir pamanījis, pēc tam padarbojies praktiski, pārbaudi, vai šis, ko tu secināji, strādā arī ar citiem skaitļiem, arī citos gadījumos, vai tas nestrādā. Un tas, ko skolēns atklāja pats, un līdz kam viņš nonāk pats, viņam tā skaidrība un izpratne par to ir daudz lielāka nekā tad, ja mēs viņam pasakām, ka ir tā, un viss tev tas ir jāpieņem. Nu, lūk, un caur šiem padomdevējiem mēs arī cenšamies rādīt to ceļu, kā skolotājiem būt virzītājiem un ļaut bērniem atklāt paši. Nevis pateikt uzreiz visu konkrēti skaidri un gaiši priekšā. Nu, lūk, un tagad piedāvāju, šis gan ir no 2. klasītes 1. daļas, bet izvēlējos šo te 1. 2. uzdevumu, lai mēs varētu atkal nedaudz aprunāties un paspriest par to, kā virzīt skolēnu domāšanu. Šī stunda ir 2.4 tematā par laiku, un šis jau ir temata noslēgums, kur skolēns jau ir daudz un pamatīgi trenējies ar pulksteni un kalendāru un dažādiem notikumiem un laika ilguma noteikšanu. Un tad šeit viņam ir tā iespēja izmēģināt savas prasmes kādā kompleksā uzdevumā, kur viņam jau ir vajadzīgas dažādas šīs prasmes apvienot reālu situāciju un izdarīt secinājumus. Tātad es došu laiku, es domāju, kādas 3 minūtītes atkal pāros vai grupiņās apspriesties, kas būtu tie paņēmieni, kā mēs varētu virzīt skolēnu cauri šim te uzdevumam, jo šeit ir tas brīdis, kad skolēnam ļoti noder tās pašvadītās mācīšanās prasmes, viņam jābūt tai skaidrībai, kā šim te milzenim tikt cauri, un tad kas ir tas, ko mēs kā skolotāji varam viņiem piedāvāt, lai tiktu ar šo uzdevumu galā. Droši. Ko lūdzu? Nu, tas pirmais uzdevums vairāk tāds kā ievads, lai rosinātu skolēnus domāt par to, kāpēc tas vispār ir aktuāli, kur viņiem tas noder, un tad otrais uzdevums jau ir tā problēma situācija, jau ar starppriekšmetu saikni, es esmu saņēmis ielūgumu, man ir kalendārs,
autobusu saraksts, kur, kad, kā man ir jābrauc, lai es nokļūtu laikā, tur, kur man ir jānokļūst. Droši var apspriesties, tie, kas ir attālināti pieslēgušies. Ja ir ar ko apspriesties, arī droši aprunājamies. Ja nav, tad jātiek galā vieniem pašiem. Labi, ja jums ir jau kāds priekšlikums, var jau dalīties, lai domas rosās, raisās. Tas ir vispār. Jā, ko tas mēs plānojam? Jā. Tātad veikt uzdevumu kopā, apspriest, kā ir ģimenē šī te plānošana notiek. Jā. Un kā ar to otro uzdevumu? Kas būtu tā palīdzība, kas skolēnam noderētu no skolotāja? Un kā es zināšu, ka es sapratis, respektīvi, tā kā atklāts vārdu. Atslēgas vārdu atrašana. Tad atspoguļot klausimiem. Lai es redzu, ka tur mēs esam tā grāmata. Tā ir grāmata, jā. Grāmatā nevarēs. Bet viņš var izrakstīt. Viņam nesīk labi nav. Bet tāpēc tiešām svītrot, pavilkt, apvilkt. Jā, protams, var burtnīciņā izrakstīt, varbūt kaut kādus svarīgākos datumiņus vai tam līdzīgi. Ir vēl kādas idejas? Jā, ja nepieciešams aprēķini, jā, uz burtnīcas vai lapiņas, labi. Protams, es nezinu, cik daudz no jums ir rīdzinieki un Rīgas skolotāji, bet noteikti šeit būtu milzīga atšķirība Rīgas skolniekiem saņemot šo uzdevumu un tiem, kas varbūt nedzīvo lielā pilsētā un nebrauc ikdienā ar autobusu. Īstenībā jau Rīgā arī ļoti daudz ved ar privāto automašīnu. Jā, un tad ir tā, kad viņi ieraug to autobusu sarakstu, un viņi vispār nesaprot, no kura gala viņiem sāk. Tad, protams, šiem bērniem būtu lielāks atbalsts nepieciešams. Jā. Ja jums ir vēl kādas idejas, ar kurām papildināt, droši sakiet. Tas, ko arī šīs te uzdevums piedāvā, sadalīt visu šo te apjomu pa solīšiem, jo, ja mēs būtu uzrakstījuši pie otrā uzdevuma nosacījuma aprēķini, cikos jāizbrauc, cikos tas, tad, mēs nebūtu sadalījuši mazākos šajos te solīšos, mēs tātad esam sadalījuši un prasam pakāpeniski, uz kurieni viņam jādodas. Tu jau atšķetini vienu šo te solīti. Kurā datumā un dienā tas notiks. Tu jau atšķetini nākamo šo te solīti un pakāpeniski virzies ar šo te uz priekšu. Tad nākamais, ko varētu darīt, sastādīt plānu. Kā tad es vispār to uzdevumu risināšu, ar ko es sākšu, ko es darīšu tālāk. Vēl ir iespēja izspēlēt šo te uzdevumu praktiski. Piemēram, paņemt rotaļlietas. Kur man būs autobuss, kur man ir pulksteņa modelis. Es ielieku laiku šeit, es izbraucu no šīs pieturas, es aizbraucu līdz nākamajam punktiņam ar to autobusiņu. Tagad pulkstenis ir tik reāli, piemēram, grupās izspēlē šo situāciju, veids pierakstus. To varētu izspēlēt, jā, gan ar kaut kādām rotaļlietām, gan bērni paši to varētu izspēlēt arī klasē. Tad, protams, var darboties pāros vai grupās. Mēs varētu piedāvāt skolēnam, kurš jau pārvalda autobusu sarakstu un šo plānošanu, ar pulksteni, sastrādāties ar kādu bērnu, kam ir grūtības šajā te apguvē. Un tāpat, protams, arī atbalstīt skolēnu šajā te informācijas izzināšanā. Darboties. Vai jums radās vēl kādas idejas?
Es esmu likusi Rīgas satiksmes. Lai es sarakstu pēc skatīties arī kā mājās, kad viņiem ir ar kājām jāpiet kādu kietu un jāpaskatās, kā ir tie, kā viņš mājā. Jā, praktiski no Rīgas satiksmes, jā. Nu, tieši tā, jo īstenībā jau arī matemātiskajās prasmēs tā atslēga ļoti bieži ir tā, vai skolēns to lieto vai nē. Jo ar pulksteni jau diezgan daudziem bērniem ir grūtības, jo īpaši ar mehānisko pulksteni, un tad, ja skolēnam pēkšņi parādās kāds pulciņš, vai viņam tagad vecāks ir uzticējis doties to skolu pašam, viņam ir tam laikam un autobusu sarakstam jāsako līdzi, tad viņš to pulksteni apgūs daudz ātrāk un veiksmīgāk, jo viņš pielietos šo te. Tāpat jau ar naudu un iepirkšanos, ja skolēnam šo te naudiņu vecāki nedod, tad tīri tādu teoriju apgūt ir grūtāk, bet ja to naudiņu viņam dod un viņš var ieiet tajā veiklā un domāt, ko es tagad varu nopirkt, ko es tagad nevaru nopirkt, tad jau tā apguve notiek daudz ātrāk. Nu jā, labi, paldies, mēs esam tikuši līdz jautājumu sadaļai. Kā mēs rīkojamies? Zoomā arī ierakst jautājumus čatiņā, ja, tie, kas ir attālināti pieslēgušies. Labi. Tad kādi jums ir šobrīd sakrājušies jautājumi? Jums ir iespēja uzreiz. Jā, droši. Jums parādīt, kādas pakārtas. Kāda ir iespēja, ka sadarbojoties ar ētikas, tas ir vienkārši. Tā nav jāizdo. Viņš var izvēlēties vai ne, tad viņam ir iespējas. Tas, kas ir gatavs, tagad jums parādīt. Jā, es atkārtošu jautājumu. Jautājums par pakārtotiem sasniedzamiem rezultātiem. Kāda ir iespēja, ka viņi būtu e-klasē jau iestrādāti iekšā? Principā, es nezinu, cik jau esat dzirdējuši, cik nē, bet šobrīd notiek sarunas un droši vien jau arī ir uzsākta izstrāde. Tagad nepateikšu precīzi, kā sauc Valsts izglītības satura centrs vairs nav, bet organizācija, kas plāno izstrādāt šos pakārtotos sasniedzamos rezultātus visai Latvijai, ko piedāvāt vienkopus. Līdz ar to, es domāju, mēs īsti nevaram uz tādu parauga statusu pretendēt, lai mēs pateiktu, ka šie ir tādi īstie un vienīgie. Bet es no savas personīgās pieredzes varu pateikt, ka pastāv iespēja, ja viens no skolotājiem, piemēram, 1. klasē viņus ir ielicis, tad nākamā gadā 1. klases skolotājs viņus importē no tās pašas skolas iepriekšējā skolotāja, un tad nav jāraksta viss pa jaunam. Tehniski tāda iespēja pastāv, jā. Jā, labi. Ir vēl kāds jautājums droši? Ok, super. Paldies par šādu komentāru. Bet tiešām droši nebaidieties uzdot jautājumus, jo tagad man ir tā iespēja saprast, kas ir varbūt tas, kas jums vēl nav skaidrs, vai ko jūs vēlētos pateikt, vai uz ko norādīt, un ir iespēja arī jums uzreiz dot atbildi. Jā. Es saprotu, ka mūsu vārdi kaut kā risināt, ko tas slikti redz. Jā, labi, šeit bija komentārs par naudas modelīšiem, paldies. Jā, jūs noteikti arī šādas lietas par tām tehniskajām lietām droši varat teikt, jo mēs jau vienmēr domājam par to, kā jums ir ērtāk izmantot, un tāpēc arī šādas lietas mums ļoti nodara. Kaut tas ir par tehniskajām lietām. Man kā skolotāji ļoti patīk strādāt ar digitālu zinātni. Man ir ļoti ērti. Es tiešām jūtos kā trešā labs atbalsts. Paldies. Paldies. Man to bija sajūta, mēs grāvi vien, ka pateicoties jums, ka ir tās kā uzņības ceļi, ka to vajag atbalstu, un ceļas tāpēc ir tik daudz, ka sasniedzam rezultātu sagādā skolotāju pārstāvju. Man liekas, ka šitas, ka es kādreiz arī no cilvēks, ka tāds nāk no skolas, un tad viņam iedod pilnīgi noteikti skolotājs, tad viņam iedod tā, viņš ietinu strādāt pārstāvju. Loģika, kā ir kārtīgi. Beidzot nav klāsts. Kārtīgi. Ļoti. Tiešām teik, bet māja viens ir beidzot. Vēl, ka tikai tā matemātika. Nē, vienkārši esam otrā klasē, kā visi laiku. Jā, drusciņ, jā.
Paldies. Man ir Jā. jautājums, kā ir ar pēctecību? Man liekas, ļoti labs pārdomāts darba materiāls, bet kā ir tālāk? Jūs stāstījāt līdz 3. klasē, bet kā tas tad ir plāniņā arī 4, 5, 6 uz augšu? Jā, mēs dzirdējām jautājumu. Jā, par 3. klasi jau atbildēju, ka 3. klasīte būs, bet 4., 5. un 6. klases grāmatiņas arī skolsvārds izstrādā. 4. klasītē jau ir, bet tur ir cita autora. Bet mēs, protams, šo te pēctecību ievērojam. Lapsēns miks gan tajās grāmatās vairs nav, jo skolēni ir palikuši lielāki un tas nav viņiem vairs tik aktuāli. Bet jā, šīs te grāmatu cikls seko arī uz priekšu un būs izdots arī 5. un 6. klasītei. 4. jau ir izdots, jā. Lapsēns miks ir ļoti veiksmīgs. Linda. Linda, es atvainojos, man ir čatā ir jautājums, kāpēc pie pārbaudas darbiem nav pielikti arī punkti, vai tu varētu atbildēt, lūdzu? Jā, mēs dzirdējām vēl vienu jautājumu par to, kāpēc pārbaudas darbiem nav punkti. Nu, šis ir tāds aktuāls temats, par kuru noteikti sarunas vēl būs ne tikai šādā tikšanās reizē, bet arī jau lielākās sanākšanās, bet dotajā brīdī ir tā, kad šiem te punktiem nav, viņiem, kā lai pasaka, viņiem nav obligāti jābūt, tas ir viens, bet otrs ir tas, ka tā ieteicamā virzība tomēr ir pēc šī snieguma līmeņa apraksta. Un, protams, joprojām ir skolotāji, kas šos punktus pievieno pārbaudas darbiem, un, es teiktu, ka droši vien, ja tur precīzi pārzina, cik punktus katrā līmeņa uzdevumam pievienot un sabalansē atbilstoši šiem procentiem, tad iespējams, ka to darīt var, bet dotajā brīdī joprojām mēs virzamies pēc šī snieguma līmeņa apraksta, un tas ir tas, ko mums vajadzētu darīt pēc visām vadlīnijām, tāpēc arī šiem pārbaudas darbiem punktu nav. Jā. Ja kāds uzskata, ka vajag, tad to var plānot pats atbilstoši skolas vērtēšanas kārtībai vai, jā. Ir vēl kāds jautājums, vai čatā varbūt? Nav. Labi, paldies visiem. Es dodu vēl tev vārdu, ja? Paldies visiem iesaistīšanai. Paldies lieliskai Lindai. Man liekas, mēs visi esam ļoti lieli ieguvēji. Arī es ieguvu vēl papildus informāciju, lai gan es ikdienā esmu ar šo grāmatu dienā, bet katru reizi Linda pastāst kaut kādu jaunu triku vai kādu odziņu, tāpēc ir vērts, pat ja jūs esat Lindu kādreiz dzirdējuši un redzējuši, ir vērts tāpat pieslēgties un skatīties arī nākamos seminārus, kas, domāju, mums nākotnē noteikti vēl būs. Tā kā gaidiet ziņas, bet gribēju vēl īsi atgādināt par to, ka jūs te jau klātienē pieminēja, ka izmanto digitālo krātuvi, un visi mūsu mācību līdzekļi, kas ir izdoti, ir pieejami arī digitālā veidā, tā kā to var apvienot, izmantojot digitālās tāfeles vai ekrānus. Un arī neaizmirstiet par mūsu lielāko šī gada pasākumu, kā vēl joprojām ir palikušas, jau ap 50 tikai vietas, jā. Tā kā tiekamies lielajā izglītības fórumā 12. martā, kur būs padomāts par katru no jums, un mēs parūpēsimies, lai jūs tiešām sajūtat šo atbalstu un saprotat, ka jūsu darbs nav tikai profesija, un mēs cienam ikatru, kurš strādā šajā sfērā. Tāpēc vēl ir iespēja pieteikties, un līdz piekdienai vēl ir īpašā cena, no sestdienas būs jau augstāka cena, tā kā varat vēl paspēt pieteikties. Nu, un, protams, mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs aicināt mūs ciemos, un mums ir 4 lieliskas dāmas, kas ir gatavas doties un stāstīt gan par matemātiku, gan par latviešu valodu, dabas zinībām, sociālām zinībām, par pilnīgi visu, ko mēs esam izdevuši un plānojam izdot. Noteikti šīs būs dāmas, kas kārtīgi varēs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un palīdzēt saprast un orientēties, kas tad jums ir nepieciešams nākošajā vai pat tekošajā mācību gadā. Nu ko, paldies Linda, paldies visiem klātesošiem, paldies Zoom, jūs bijāt ļoti kuplā skaitā, un mēs būsim priecīgi jūs atkal satikt nākošajās mācību dienās, kuras mums būs, atgādiniet man, pirmdien, dāmas jau, kas ir uz vietas, jau zina pirmdien. Un ko mēs pirmdien skatīsimies? Dabas zinības, jā, un šeit gan es tiešām aicinātu tiem, kam ir iespēja nākt klātienē, jo dabas zinības redaktora ar autoriem ir sagatavojusi lielisku meistarklasi ar magnētiem,
Te būs tiešām īpaši interesanti. Tiem, kas būs klātienē, varēs arī eksperimentēt paši, arī līdzdarboties. Tāpēc gaidām jūs visus ciemos pie mums, kur ir gatavi nākt un ir laiks. Bet arī Zoomā mēs nodrošināsim iespēju sekot līdzi meistarklasēm. Paldies un tiekamies jau drīz!